Lūgšanas par mirušajiem katrai nedēļas dienai. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Mūsu palīdzība ir Kunga vārdā, kas ir radījis debesis un zemi. Lūgsimies. Dievs, visu ticīgo radītāji un pestītāji, piedod visus grēkus saviem mirušajiem kalpiem un kalponēm. Lai caur mūsu lūgšanām viņi saņem žēlsirdību, pēc kuras vienmēr ir ilgojušies. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Otrdiena. Par tiem, kuriem šķīstīšanā būs jāpaliek ilgi. Žēlsirdīgais Tēv, Tavs dēls, mūsu pestīšanas dēļ tika kronēts ar ērkšķiem. Atpestī mirušos, kuri cieš šķīstītavā. Šodien mēs Tevi īpaši lūdzam par tiem, kuriem šķīstīšanā būs jāpaliek ilgi. Lai Tavas mīlestības uguns atbrīvo viņus no visiem grēkiem, lai viņi kopā ar svētajiem varētu slavēt Tavu majestāti mūžam. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargi mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk vajadzīga Tava žēlsirdība. Amen. Mūžīgo mieru dod viņiem Kung, un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņiem. Mūžīgo mieru dod viņiem Kung, un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņiem. Mūžīgo mieru dod viņiem Kung, un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņiem, lai viņi dus mierā. Amen.